Labdien! Šodien mēs kaut ko darīsim, skatīsimies video klipus. Boy LV un Masters LV, Gamers LV, Nautena, Lago telefons, Lagdievs. Un šodien skatīsimies kaut kādus random video. Jā. Tagad es esmu uz balkoni, jo man istabā skaļums ar saviem kaķiem. Princi un Rūdi. Pat nezinu, kur viņi ir. Tātad, jauns serveris, teķa draugi, jā. Tas ir mans draugs Gamers LV, tātad. SIDSMP. Ko skatīsimies GTA bezceļa. Jā, tos esmu redzējis. Es viss esmu redzējis. Un riktīgi inčīgi video, jā, un Kepts pievienojās viņiem. Bet man liekas, viņš aizgāja, jo viņam kaut kas tur, nezinu kas, izmēģināja pasaulīte Gameram. Jā. Tātad, filmēju jau 1 minūti. Kamēr es ar jums runājos, skatītāji. Jā. Un, jā. Kas tad te notiek? Neveiklā momenta. Prank. Avakard. Nezinu, kas tas ir. Uldons TV jāapstās. Ko dariet, tā diena ir pienākusi, un manā īpašumā ir nonācis šis burvīgais Razer Siren mikrofons. Tiešām, kuru es gaidīju ļoti ilgi, lai viņš nonāca pie mani. Man mikrofons nav labs. Uztaisīšu priekš jums unboxingu plus review plus soundtestu. Pastāstīšu par šo mikrofonu nedaudz sīkāk, nodemonstrēšu, kā viņš strādā, kāda ir balss kvalitāte. Un plus mīnus pastāstīšu par viņu kopumā. Kas man ļoti patīk šajā mikrofonā ir tas, ka viņam ir vairāki režīmi, kā viņš strādā. Un nedaudz parādīšu jums tuvāk, kādi ir šie režīmi. Un kā jūs redzat, dārgie draugi, viņam ir 4 režīmi, kuri katrs par sevi ir īpaši. Jūs, protams, varat izvēlēties sev piemērotāko. Un pirmais, kā jūs redzat, ir kardio. Kardio režīms ir vairāk paredzēts strīmošanai, tieši gamingam un tā tālāk, ko visvairāk izmanto vairākums YouTuberu. Otrais režīms, kā jūs redzat, ir stereo. Stereo režīms ir vairāk piemērotāks vokālu ierakstīšanai vai arī mūzikas instrumentu ierakstīšanai. Trešais režīms mums, kā jūs redzat, ir omnidirectional, kas vairāk paredzēts konferencēs, mikrofons aptver balsis, viss, kas notiek apkārt ap mikrofonu. Un pēdējais, kā jūs redzat, ir bidirectional, kas vairāk paredzēts ir intervijām, kur mikrofons strādā ar mikrofona priekšu un aizmuguri, tādējādi atslēdzot mikrofona sānus, kas padara pašu interviju daudz kvalitatīvāku. Es domāju, ķersimies pie paša unboxinga, atvērsim, paskatīsimies, kas plātīsim vēderā. Manuprāt, es esmu tiešām sajūsmināts, tiešām beidzot es ilgi gaidīju šo dienu. Un tā, varam vaļā, ņemam mūsu maģisko nalīni un griežam vaļā mūsu aizsargu plēnīti un skatīsimies. Taisam vaļā pašā priekšā. Mēs redzam, ka... Es atpakaļ. Tā, šeit mums ir droši vien mikrofons, bet paskatīsimies, ko mēs redzam šeit. Lūdzu. Welcome to the Code of Razer. Oh my god. Ļoti kvalitatīvs, kas man patīk, ka pats iepakojums izskatās jau, kad prece ir kvalitatīva. Tiešām es iesaku visiem no jums iegādāties, dārgie draugi. Tā, un skatāmies varam vaļā šo kastīti, kur mums būs iekšā. Kāpēc viņš video visos video saka, dārgie draugi, tas kaut kā apmīkoši. Pamācības jau katrs katram. Es domāju, ka viss ir elementāri, īpaši pamācības.
Un, protams, arī pats USB Max, kas man ļoti patīk, kad viņam nav vajadzīgi nekādas speciālas izejas. Viņš darbojās uz parastu USB vadu, bet par to mēs parunāsim vēlāk. Pieslēgsim šo mikrofonu jau pie datora un nodemonstrēšu vēlāk jums, kā viņš strādā pašu skaņas kvalitāti. Nu ko, un taisam, skatāmies, kas būs šajā kastītē. Paskatīsimies pašu mikrofonu. Viņš slēpjās aiz tāda, my god, aiz tāda pop filtra. Viņš tāds mīksta, ka švammens apmēram. Ļoti kvalitīvi. Lūdzu, te nu viņš ir šis Razer Sirens mikrofons. My god, tiešām, manuprāt, izcils. Tiešām, no šī brīža productions kļūst daudz kvalitatīvāks. Nu ko, un ņemam vārā, my god, viņš jau tagad man rada sajūta, ka viņš ir ļoti, nice, kastīti tagad noliksim. Drīz beigsies šis video. Te nu viņš ir, šis Razer Sirens. My god. Tiešām, kas man ļoti patīk, šis metāliskais statīvs, kurš tiešām ir ļoti, teiksim tā, pasmaks, viņš nav viegls. Vismaz kaut kāds kilograms apmēram, es precīzi varbūt nepateikšu, apmēram tā vismaz jūtās. Un kā jūs redzat, kas man vēl ļoti patīk, ir šis LED displejs, uz kuru jūs varat regulēt visas šīs četras funkcijas, četras skaņas režīmus, kāds jūs vēlaties. Un mikrofona aizmugurē mēs redzam, kā jūs redzat, USB ports izeju. Vēl mēs varam izmantot 3.5 audio džeka izeju, pievienot parastās austiņas, lai pārbaudītu, lai jūs pats varat pārbaudīt, kā skan jūsu balss streama laikā. Un, protams, arī, kas man ļoti patīk, ir šī podziņa, ar kuru jūs varat ieslēgt tieši Razera logotipu. Jūs varat viņu ieslēgt un izslēgt, ja jūs to vēlaties, bet tiešām man viņš vienmēr būs ieslēgts, viņš smuki zaļi virgo, par to es arī tūlītās jums visu nodemonstrēšu un parādīšu, bet tiešām mikrofons ir ļoti labs. Viņu var noregulēt, kā vien jūs vēlaties, viņš var stāvēt uz galda, un jūs varat viņu pakustināt, kā vien jūs gribat, vai jums gribat tā, bet tiešām, un kas vēl patīk, ir šī mute buttons, ka jebkurā streama iespiežot, iedegās sarkanais un skaņa ir apturēta, iespiežam vēlreiz iedegās zaļš, un jūsu balss atkal ir streamā. Nu ko, un tagad es jums parādīšu visus 4 režīmus, kā pārbaudīsim šā mikrofona skaņas kvalitāti, un sāksim mēs ar bidirectional režīmu, un principā tagad jūs dzirdat jau skaņu no šī mikrofona. Bidirectional tas ir domāts intervijām, speciāli intervijām, kur skaņa tiek uztverta no mikrofona priekšas un no mikrofona aizmuguris. Tādējādi atslēdzot mikrofonu sānus, par ko es tagad nodemonstrēšu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tagad jūs dzirdat, ka mikrofons ir palicis nedaudz klusāks. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mikrofona pārbaude uz intervijas režīmu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kā jūs dzirdat, sāni ir atslēgti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un sānus dzird ļoti minimāli. Tagad jūs to arī varat dzirdēt. Un atkal no priekšpuses. Un tagad jau ir dzirdamība daudz labāka. Un šāda bija pārbaude uz bidirectional režīma. Nākošais režīms mums ir kardio režīms. Un tagad jūs dzirdat tieši skaņas kvalitāti no kardio režīma. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mikrofona pārbaude uz kardio režīma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pārbaudam no priekšas. 1, 2, 3 no 1, 2, 3, 1, 2, 3 mikrofona pārbaude. Nu ko, dargie draugi, ejam tālāk. Un trešais režīms ir unidirectional, kas vairāk domāts konferencēm, kas aptver visu apkārt mikrofonām, viss skaņas. Un tagad jūs dzirdat tieši šo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jūs dzirdat pilnīgi viss, kas notiek apkārt, viss apkārt mikrofonām. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jūs dzirdat pilnīgi apkārt viss, kas notiek intervijām. Šis režīms, es domāju, tiks izmantots vismazāk, jo vairāk domās tieši konferencēm, un es nedomāju, ka tieši ar šo mikrofonu mēs iesim uz konferencēm un viņu izmantosim. Un ejam tālāk, un pēdējais, 4. režīms, stereo režīms, un tieši tagad jūs dzirdat skaņas kvalitāti tieši no šī stereo režīma, un paskatieties, kas notiksies. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Skaņas pārbaude, skaņas pārbaude, skaņas pārbaude. Teorētiski vajadzētu mainīties skaņām no labās jūsu tumbiņas uz kreiso. Tas ir stereo režīms. Un tā, darbie draugi, principā tas arī bija viss, ko es jums gribēju parādīt. Šos 4 režīmus, kā viņi skan. Paši jūs varat izvērtēt, kurš no viņiem jums ir piemērotāks, kurš no viņiem jums patika labāk, bet es noteikti izmantošu kardio režīmu, kuru jūs dzirdat tieši tagad. Un tagad, jā, atkal kardio režīms, 1, 2, 3, pārbaude uz kardio režīmu. Manuprāt, šis režīms ir pats populārākais. Arī visi pārējie youtuberi, kuriem ir šis mikrofons, izmanto tieši šo kardio režīmu. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo Razer Sirens unboxingu plus review plus sound testu. Tiešām ceru, ka jums patika šis video. Spiedīsiet like pogu, tas man iedvesmos nākošajiem unboxingiem. Un atcerieties, jūs visi esat labākie un tiksimies. Jā, spiediet man arī laikus. Jā, piemirsu labi, ka viņš man atgādināja. Jā, tas Shouting Sheep. Jellies. Jelly gumija. O, GTA 5 triki ir forši. Tas ir robots. 2 liķenes uzveidots. 2 liķenēm uzveidots. 10 minūtes speciāli. Hello? Yo. Motherfucker. Asshole. Hey, fuck you, bitch. You are dead meat. I want to apologize. Translate. You define everything that's wrong. Zin, man tā GTA arī ir. Viņš neveiksminieks. Man arī kaut kad pirms GTA 5. Gufu. Files. Kas ir tas? Kā viņš māk tādus trikus? Un tūlīt būs skaists leciens. Tieši uz mašīnas un tieši vārtos. Jā. Hidra. Viņa ir pati interesantākā lidmašīna, ko GTA var nozagt. Un tas ir ļoti grūti paradīties 64 zvaigznītes. Lido! Can fly in the mašīnās. Nu labi, cauri mašīnai. Viņš pirm... šitais smieklīgā vieta, tā ir močiena. I'm gonna end up exploding a car. Free. Kā mods tāds.